Ā, Tā, un tad man ir šie jautājumi, tad būtu tādi. Sakiet, ā, kā tas sagadījās, ka jūs sākāt lietot Fitline produktus? Tas būtu tā kā viens jautājums. Otrs jautājums, kādus rezultātus šie produktu lietošana ir atnesusi un vai tie ir mainījuši arī jūsu dzīvi? Un noslēguma jautājums droši vien būs, ko jūs rekomendētu un teiktu tiem, kas vēl domā, ka vai vajadzētu vai nevajadzētu aiziet? Jā, nu, rekomendēja man Ivetas Krastiņu. Mēs bijām pazīstami jau sen. Viņa man iedrošināja, ņemot vērā to, ka pamats bija sieviešanas tāds pasākums. Ja, tas vispār arī bija tas, kas, es domāju, cilvēks arī uzrunā. Iesāku es kaut kad martā un sāku tāpat, protams, ar 28 dienu programmu. Tiešām tās 28 dienas ļoti mēģināju ievērot. Nu, tiešām neko nepārkāp. Man tās baltās pirmās dienas bija ļoti smagas, un es domāju, kad varēšu ēst to salātus un zāli, ka tas būs vispār ok. Un tā, tad man patīk arī, ka tur bija olas, ka varēja ēst, ja, un tā. Pamazām pievienoja vēl arī, tā kā Ādi, jūs jau teicāt, tie, kas sevi vairāk mīl un ir gados, pievienoja arī to 50 plus. Tad arī aktivais, protams, katru dienu un monogēnu arī paņēma vēl lēnām pamazām klāt. Sākumā dzēru herbaslim tēju. Tā. Nu, gāja ļoti labi. Sākums bija diezgan tāds, ne tāds. Domāju, kāpēc man to vajadzēja? Bet tad, kad sāka pamazām just, ka krītās svars un arī pati ļoti labi jutos, domāju, nu, tiešām ļoti forši. Tad tajās pirmajās 28 dienās nomit kaut kādas 7 kilograms, un man bija baigā doma tāda, ka vajadzētu iet līdz 10. Pārgāju uz to 90 dienu programmu, bet tur jau sāku lēnām jau tā kā virzīties no tās normas drusku nost, jo tur bija arī tādas sarkanās dienas, bet tad es izmantoju arī šo te C balansu, kur varēja ēst arī kādu kūciņu, nu tā kā sev mierinot tā. Nu, tad līdz 9 kg tiku. Tie, kas tiešām šaubās par to, tad es gribētu teikt, nešaubieties, jo ja es to varēju 28 dienas pilnīgi tā, kā, nu, neskatīties, nu, pilnīgi ne uz ko tādu aizliegto, tad es domāju, ka to var pilnīgi visi. Tikai vajag gribēt sadūšoties, un tad jau viss būs ok. Nu, līdz 9 kg tiku, te bija drusīgi nogājis no etapa nost, bija aizbrauks uz ārzemēm un nebija Latvijā, un tad izbaudīja visu eksotiskos ēdienus un arī baudīja visādas vīnus un ko. Nu, tad man jāsaka tā, 500 gramu pienāca klāt. Bet vai tad tas ir daudz? Es tagad nometīšu atkal lēnām, tā kā tas visiem ir iespējams. Un ļoti labi vēl tajā 90 dienu programmā bija arī, ko varēja šo te, to sablenderēt, šito te, ko uztaisīt kokteili. Tas arī bija ļoti labs tāds, ka var paņemt līdzi uz darbu vai kaut ko tiešām, ka nav laika. Nu, burvīgi. Varbūt es Jā. došu tad vēl tādu tā kā pēdējo jautājumu. Visu to klausoties, vai bija pietiekami garšīgi? Jā, visi produkti ir garšīgi. Tiešām arī to, ko es iedevu, nu, kādam tāpat iedevu tur kolēģiem, tur aktivizīt un tāpat šo to noprovēt arī to kokteili kaut ko. Jā, visi jau par. Nē, neviens neko slikti nav teicis. Produkti ir ļoti garšīgi. Nu, tikai vajag lietot. Nu, nav jau nekāds noslēpums. Vajag iegādāties un uzņemties atbildību tādu, ka tu esi iesācis, tad arī turpināt, un es tiešām nenožēloju to, un ja kāds vēl tur šaubās, nu tad, ja jūs esat spēruši pirmo soli, nu tad turpiniet. Tā kā viss ok. Nu, jā, liels paldies par šādu fantastisku atsauksmi.